Ukru pagastā valda klusums. Viens sētnieks steidz notīrīt taciņus uz pakalpojumu centru. Gājēju gan nesot daudz. Visi darba spējīgie lielākoties jau sen aizbraukuši. Par varas gaitiņos izstrādāto reemigrācijas plānu, kas nākamo 20 gadu laikā paredz atsaukt ap 100 000 ārzemēs strādājošo latviešu, ukrinieki viens skumji nosmaida. Un atgriezīsies cilvēki laukos te? Es domāju, neatgriezīsies. Kāpēc? Tāpēc, ka te nav ceļu un arī nav ko darba vietu. 17 km garo ceļu posmu, kas savieno Ukrus ar tuvāko apdzīvoto vietu Bērni, no kuras jau bez aizķeršanās var nokļūt gan novada centrā, gan Jelgavā un Rīgā, vietējie sauc par iemeslu visām likstām. Noteikti bija paredzēts, gribēja skolā taisīt pensionāru mājas, lai dzīvot cilvēkiem, būtu ko dzīvot. Tad tās klubu gribēja pārdot. Tā nekā izbaidījās, ka ceļi nav. Nevar izbraukt. Remonts jau pa laikam notiek. Asfalta segumu mēs gaidām. Cik mēs te dzīvojam, tik mēs gaidām. Es no 89. gada. Vēl 2008. gada sākumā pagastā bija 500 iedzīvotāji, tagad palikuši vien ap 400. Pēdējos 7 gadu laikā piedzimuši 9 mazuļi, un tas nozīmē, ka sasniedzot skolas vecumu, ģimenes visticamāk meklēs vietu tuvāk pie civilizācijas. Vienīgā pakalpojuma centrā sastaptā amatpersona stāsta, ja viņai būtu teikšana, vispirms atjaunotu ceļu uz Lietuvu. Pēc tam, kad viņš būtu atjaunots, tad, ja viņu vēl nosfaltētu, tad tur varētu būt kā tranzīta ceļš Bēne, Žagare un tālāk Lietuva, tad te noteikti notiktu lielāka kustība. Tā mēs šeit esam tādā aklajā zarnā atgriezti no ārpasaules. Tuvojoties gada nogalei, vietējie aizvien biežāk paraugās uz ceļa pusi, cerot sagaidīt kādu atgriežamies. Tiesa, tikai uz Ziemassvētku brīvdienām. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.